Šodien svinīgais svētku brīdis būs piepildīts ar īpašiem sirdsvētiem. Mūsu novada goda cilvēkiem, mūsu mājām, pagastam, pilsētai, novadam, mīļai Tēvzemē. Ar mīļumu vārdiem mēs šodien atvērsim mūsu godājāmo cilvēku pūra lādes. Apbalvojumu gada balva izglītībā saņem Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas direktore Dina Meistere. Jūtos ļoti saviņota. Tas ir liels pagodinājums un gods saņemt šādu balvu. Kā jau minēju, tad šī balva nav tikai vienai man, tas ir manai lielajai komandai. Mēs varam lepoties ar to, paskatoties uz apkārtējo pasauli, ka mēs esam latvieši un ka mēs dzīvojam brīvā Latvijā. Par to mums ir jābūt priecīgiem, pateicīgiem mūsu senčiem. Paldies par novērtējumu. Visi dzīvi ir svētki, un mēs radām citiem svētkus. Mūsu darbs ir svētki citiem. Paldies, kad es stāvu šīs skatuves. Paldies manai otrai pusītei. Un paldies arī avansam par nākotnes mūsu projektiem. Es jūtos ļoti pagodināta, bet arī ļoti tāda laimes piepildīta. Jo es gribu dzīvot laimē un mīlestībā, es gribu ar to dalīties. Šodien bija tā sajūta, ka arī mani mīl un mani atcerās un mani novērtē. Protams, ka milzīgs prieks. Šis apbalvojums ir par mani, jo es jau iepriekš teicu, ka es neesmu tāds izteikts kultūras cilvēks, bet es esmu kopienas cilvēks. Un mana misija ir kalpot cilvēkiem. Es teikšu, tie ir grandiozi tikšanās svētki, brīnišķīgi. Man ļoti patīk. Es jau pa soliem redzēju veselu virknīti savu skolnieku, kuri tikai speciāli atbrauc. Pirmie pie manis atbrauca jau piekdien un stādās priekšā un mani apsveic ar skaistām puķēm un no Rūjienas. Es kautrējos prasīt, kas tad viņi tādi ir, bet runāja ar mani tā, it kā iepriekšējā dienā būtu tikušies.